Šeit būs Allai un Alīna. Tā, Alīnai. Brīvā laika pavadīšanas centrā Strops aktīvi norit dāvanu pakošana, kuras nogādās 11 vietējiem iedzīvotājiem. Centrs katru gadu ar līdzcilvēku atbalstu rīko labdarības akciju Ziemassvētki brīnumu laiks. Piedaloties labdarības akcijās tiek ne tikai dāvāts prieks citiem, bet ar labiem darbiem stiprināta kopiena. Decembris tas ir tas laiks, kad ir iespēja paprasīt līdzekļus, paprasīt vietējiem iedzīvotājiem un visiem kopā sarūpēt dāvanas mūsu Mākoņkalna pagastā vientuļajiem senioriem. Mākoņkalna pagastā tiek gatavotas dāvanas 11 cilvēkiem, no kuriem 9 ir vientuļie pensionāri, 1 ir cilvēks ar invaliditāti un 1 ir represēta pensionāre. Galvenais nav dāvanas, bet gan kopā būšanas brīdis. Sapakotās dāvanas tiek saliktas busiņā un tiek mērots 7 km garš ceļš pie pensionāres. Viņi gaida, un es zinu, ka viņi savā starpā pa telefonu, viņi tam pie manis jau atbrauca, pie tevis brauks. Mākoņkalna pagastā dāvanas tiek gādātas arī Zinaīdai. 85 gadu laikā viņa piedzīvojusi daudz, bērnībā izsūtīta no dzimtās vietas Indrā, tad atgriezusies, pārcēlusies uz Mākoņkalna pagastu, kur iepazinās ar vīru un izaudzinājusi 2 dēlus. 8 gadus vēl pilnstībā, grīvta тоже bija dzīve, kā ir katrs. Atdzīvojam bestie 7 laikam gadi. Tūlēk atbraucam iz Šāņeģis. Nopirkam bojeģi, tētis, mama i bosa. Zinaīda Ziemassvētkus plāno svinēt kopā ar savu ģimeni. Ciemos atbrauks mazmeita ar bērniem. Tāpat eglīti atnazam. Kā ir kotram, pie kotra. Goldu nakrojam, visādas pītaisam cappeņas, ķivčiņu nasin, kovam taikai gaļaita sova bijusi viss. Vientuļo senioru apdāvināšanā piedalās gan vietējie iedzīvotāji, gan arī uzņēmēji, gan no tuvākām, gan tālākām vietām. Ja citus gadus labdarības akcijai bija nepieciešams izmantot centra līdzekļus, tad šogad iedzīvotāji un uzņēmēji nosacīja visus izdevumus.